Sveiki, draugi! Atkal Madars. Tā, esmu Rīgā. Traļaļā. Arī pastaigā. Ienāca ideja viddošikam atkal kādām. Tātad par ko? Par verdzības tēmu. Par to, ka tie cilvēciņi, kuri strādā kādam, ja, tie ir verdzībā. Faktiski, ja, ka viņu štelle, viņu dzīve faktiski ne ar ko neatšķirās no vergiem, kur strādāja uz cukuru, uz cukurniežu niedru to laukiem, ja. Tā kā nav nekas diži atšķirīgs. Kādas tiesības, kādi pienākumi, pildīšanas, tātad pienākumu pildīšana, ja. Un atšķirība tāda, ka no pilnīgas verdzības tas, ka saņem kaut kādu atalgojumu, ja. Bet tas tāds pasākums. Kā to forši var saprast, tagad Rīgā dzīvojot to, aizdomājos par tādu šteli, pieņemsim par sastrēgumiem, par Rīgas sastrēgumiem, un otrs ir, pieņemsim, svētdienas vakars, braucot, nu, kā īstenībā katru vakaru, ja, un svētdienas vakarā izteikti, tātad ļaužu masas, kas gāžās atpakaļ iekšā Rīgā, kuri bijuši izbraukuši, ja, tie visi vakarā gāžās atpakaļ, un tie, kas sēž sastrēgumos, nu, pieņemsim, ja, tātad tā ir tā ļaužu masa, tā pelēkā masa sanāk, kura ir spiesta tajā laikā doties mājās, tāpēc, ka rītā tikos no rīta 8 vai 9 ir jābūt atpakaļ verdzībā. Pareizi. Tātad brīvā izvēle nav, ne tā pazūd, tātad tās nav, neeksistē. Ir jābūt mājās. Mēs runājam par tiem, kuri brauc, ja? Kurš teiks, ne, tā nav, es jau tāpatās tikai vakarā brauc mājās, ja? Nu, tad tie nebūs tie. Tā, nu, ar ko salīdzināt, ja, īsti, bet tātad tie, kuriem ir jābūt tai darbā tikos, kuri aizbraukuši uz tiem laukiem, un viņi nevar pasēdēt ilgāk, ja, nu, tāpēc, ka jābūt ir, nu, tad, nu, to var salīdzināt un saprast. Nu, tā ir tās verdzības, tas pamats, ja, tad tiekot ārā no verdzības, kad aiziet cilvēks strādāt sev, ja, tātad viņš ir sava laika noteicējs, ceļos par gribu, nesēžu sastrēgumos, ja, vai tas ir sastrēgums, vai tas ir svētdienas vakarā tiekties atpakaļ uz Rīgu, ja, uz lielpilsētu, un tādā veidā tas tāds, nu, salīdzināšanai pasākums, kad ir, mēs esam spiesti darīt to, un arī vēl, nu, tie, kuri vēl, nu, šitas salīdzinājums tā kā nav, tad nākamais, kurš tad var pateikt savam priekšniekam, nē, es tagad tekošu, ja, ne jau vienreiz, bet tekošu, kur es tad un tad būšu darbā, nu, ja, tātad darīšu tā un šitā, nav, tātad vergam, verdzībā, nu, nav atļauts darīt to, ko viņš grib, viņam jādara tas, ko viņam liek, ja. Ir tagad jaunu uzņēmumu, kas lielāku brīvību dod darbiniekiem, ja? Bet tur arī, nu, maksā nopietnas algas, tur cilvēki var dzīvot, nu, izvēle paši savus darba laikus koriģēt, nu, tas ir bišķiņ savādāk, bet vienalga tā ir verdzība. Tātad tas cilvēks viņš ir atkarīgs no darba devēja. Ja kādu apstākļu pēc viņu atlaiž, un jau atlaiž no verdzības. Nu, tātad, jebkurā gadījumā sanāk tā, ka tā viņš ir. Un tie, kas strādā pa mazām aldziņām, ja, kā sanāk, nu, tad vispār ir, kam tad mums sanāk, ko mēs varam par to mazo aldziņu nopirkt. Mēs varam reāli tikai dzīvot savai iztikai, lai būtu jumts virs galvas pamat vajadzībām. Mums citam nekam nesanāk. Tā ir īstākā verdzībā.
Ja? Ir pēc būtības tev ir savu gultiņu, jumts ir uz galvas un visu savu bļodiņu, savu šķīvīts un vairāk nekā tā nav. Pareizi. Tā kā tas ir tāds. Un labā ziņa, kad no tās verdzības var atbrīvoties, noņemot blokus, uzstādījumus, pārliecības. Atkal par to es esmu stāstījis jau, kas mums ir ieaudzinātas no bērnības, ko mums ieaudzina vecāki, vecvecāki, bendārs un tā tālāk. Tā kā tās ir tās lietas, vecāki, vecvecāki, bendārs, kur tas viss tiek iestāstīts, iemācīts un tā tālāk visas tās pārliecības, ka jābūt visiem vienādiem, visiem vienādi jāiet uz rūpnīcu, jāskrūvējas krūvīts, ja? Nu, tātad visa tā sistēma uzbūvēta tāda, lai tie vergi būtu tā, nu, tie, kas to dara. Tie, kur to saprot laicīgi un tiek no tās bedres ārā, tiem ir durvis vaļā, ja? Uz labāku dzīvi. Redzēt vairāk kaut ko un tā tālāk. Tie, kur grib uzņemties atbildību par savu dzīvi un tā tad darīt vairāk priekš sevi. Ja? Atļauties vairāk. Ģimenei vairāk kaut ko vairāk. Tieši galvenais jau rūpes par sevīm un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tā kā nu tādā veidā īsā versija. Diemžēl, ka tas ir tā verdzība. Padomāt katrs individuāli loģiski, kurš to nepieņem, tas nepieņem. Nevienam nekas netiek uzspiests, nevienam neko es neuzspiež. Tikai dodu padomus, virzienu, kurā var padomāt, paštukot, kāpēc dzīvē notiek tā, kā notiek. Ja? Un tādā veidā, tā kā kam ir vēlmes un tā tālāk meklēt risinājumu, tad risinājums ir hipnoterapija, ja? Un tad nākamais kvantu lēciens jau ir tātad retīte, ja? Tās to, par ko es stāstīšu, ko es reklamēšu, un tā tālāk, kā tas palīdz. Bet nu, to katrs izvēlās pats, grib vai negrib attīstīties un dzīvot pārticībā, dzīvot forši, ja? Nevis tikai dzīvot savā vēderam un jumtam ir galvas un vairāk nekam. Tā kā tādā veidā. Un, nu jā, hipnoterapija tātad ir spēks, kas var palīdzēt tādām lietām, ņemt tos blokus nost pa kārtām. Viens, nākamais, trešais cilvēks attīstās. Tātad attīstās, tiek uz labāku dzīvi. Un, nu, pamatā jau, kas notiekās, alkohols vairs nevajag kaut kādas atkarīgas vielas lietot un tā tālāk. Ja? Tā kā tur ir tas labums, tā šķēle. Nu, tie, kur nevar iztikt bez alkohola, padomājiet, vai alkohols dara labu vai sliktu. Pats es izgājis cauri, dzēris daudz, un tagad fuj, protams, kad nafig vairs tas nav vajadzīgs. Un pat negribās neskatīties uz to pusi. Tā kā tādā veidā, draugi, tas ir tiem, kuri meklē risinājumus, kā tikt galā ar tādām lietām, ja, kā atkarībām un tā tālāk. Galvenais, ka jūs zināt, ka ir tāds spēks kā hipnoterapija, kas var palīdzēt. Un tie, kuri gribēs, loģiski, tie meklēs, atradīs, un tiem ir cerība uz labāku dzīvi, un tā tālāk. Tā kā, draugi, kaut kā tā, mazais videočiks no Madarā atkal. Un varat ielūkoties YouTube kanālā mana superterapija, kur ir garāks video, vairāki video, ja? Un, nu, tur arī vērtīga informācija, ko pats es neizdomāju, ko esmu sapratis, ko man māca, ja? Un tādā veidā, tā kā tāds īstās dzīves patiesība, un kur viņa slēpjas, ja? Tā kā tur ir ko rakt, ko meklēt, sevi attīstīt un tā tālāk. Nu, draugi, labi, tad tas bija Madars. Čau, visiem veiksmi un prieku laimī!